Labvakar! Atkal ir pienācis ceturtdienas vakars, un mēs runājam par drošības jautājumiem. Un šodien mūsu sarunas tēma ir notikumi tuvajos austrumos - Izrēla, Irāna, karš, būtībā karš, kuram ir diezgan negatīva tendence šobrīd, un uz agresijas eskalācijas samazinājumu mēs šobrīd īsti cerēt nevaram. Mēs tieši pretēji dzirdam šobrīd pēdējos izteikumus arī par to, ka iespējams, ka Amerikas Savienotās valstis varētu aktīvāk iesaistīties tātad šī te konfliktā notikšanā. Tātad praktiski ar militāriem līdzekļiem, nevis vairs tikai kā varbūt sarunu pārvedējs, bet ar militāriem līdzekļiem. Šie notikumi ir visai satraucoši, jo pastāv arī viedoklis, ka Trešā pasaules kara neizbēgamība ir fakts. Kāds atkal saka, ka varbūt ka tas tā tik traki nav, un varbūt mēs tomēr izvairīsimies no šiem notikumiem. Mēs vairāk kārtēji savās sarunās esam runājuši un pieskārušies tuvo austrumu notikumiem. Un tieši šī iemesla dēļ, ka jau notiek šī te kara darbība un ir nopietni uzlidojumi vienam pret otru, un ir visi izpausmes veidi, ja, ko mēs vispār varam iedomāties, tad rezultātā šobrīd mēs runāsim par to, cik nopietni ir. Un tieši šī iemesla dēļ es gribētu jautāt maniem sarunu biedriem, ko jūs domājat tātad par šo te konfliktu, par šo karu, būtībā karu, kā viņš varētu attīstīties, ko tas nozīmētu un ko tas nozīmētu arī priekš mums, priekš Eiropas, priekš arī, protams, Ukrainas, priekš mums Latvijas, cik nopietni mums ir jāskatās uz visiem šiem notikumiem, vai viņi ietekmēs nopietni, cik daudz no ietekmēs. Pēc tam es, protams, pašā noslēgumā mazliet arī parādīšu, ja pastāstīšu mazliet dažus ekonomiskos aspektus, kuri jau ir vērojami, kā viņi var iezīmēt mūsu nākotni. Bet, protams, par militāriem jautājumiem un arī par ekonomiskiem un arī par visplašākajiem jautājumiem es vēlos lūgt man izteikties savus sarunu biedrus un sākšu es varbūt ar Kārli jums, lai jūs pasakiet savu viedokli, savu redzējumu šai konfliktā, ko tas nozīmē un kā tas tālāk var eskalēties un ko tas, pie kā tas tālāk var novest. Lūdzu, jā, Kārli. Vispārīgi tā situācija ir patiešām diezgan sarežģīta, un jautājums jau ir par to, kas, kādam, kuram ir tās intereses tajā reģionā. Savulaik to austrumu, tur notiek, saprotams, musulmaņiem ir tie šīti, sunīti, un viņi savā starpā arī cīnās. Un kādreiz bija laiks, kad Arābu Emirāti un viss pārmeta pat Amerikas Savienotām valstīm, ka viņi Irānu neiznīcina, nepiespiež atteikties no kodolieročiem un tam līdzīgi. Nu, tagad jau viņi uzvedās drusku savādāk, arī Arābu Emirāti, kur bija Trumps un vispārīgi tika visu to runājis. Bet katram karam ir kaut kāds tam ir pamats. No vienas puses, Krievija ir noslēgusi līgumus un savienību ar Irānu, un principā tur tajā līgumā ir rakstīts, ka kaut kādu kara gadījumā vai kā viena otra iet palīgā. Nu, Krievija kaut kādi to vispār palaiž, bet, nu, priekš Krievijas tas ir parastā lieta. Tas, kas ir rakstīts līgumi, kaut kādi vienošanās noslēgta, viņa tos nepilda. Bet pats pa sevi tāds ir. Nu, tad jau nu vēl interesantāk ir tas, ka Krievija piedāvā, un par nožēlu Amerika arī kaut kādi tāpat uzklausā, to, ka viņa būs vidutājs starp Irānu un Izraeli tajā konfliktā. Wow, vidutājs! Nu jā, baigi interesanti, kad viņai ir līgumi ar Irānu noslēgti gan par ieročiem, un Irāna patiešām arī ieročus deva Krievijai dažādas bezpilota lidaparātus un tam līdzīgi. Tas ir tā kā viens tās virziens, bet kaut kādi cilvēki skatās un kam ir tā informācija, nu primāri jau, nu teiksim, Amerikas Savienotās valstis.
bet kaut kādas skaidras atbildes par to jautājumu nav. Kādēļ nav? Nu, tur atkal ir savās interesēs. Tālāk ir Ķīna. Ķīna, saprotams, arī skatās uz to visu lietu tā, ka viņa negribētu zaudēt Irānas naftu, izeivielas un tam līdzīgi, tad viņa ļoti tā akurāti pieiet. Nu, un kā Ķīna, kā vienmēr, viņa cenšas sevišķi neiejaukties. Jā, viņa vairāk kā novērotais no malas, bet viņa savus labumus tur skatās. Kāds viņai no tā būs tas pozitīvais un negatīvais. Nu, un teiksim, Krievija jau skaidrs, kad ir ieinteresēta, ka pasaules uzmanības centrā samazinās uzmanība Ķīnai, un samazinās uzmanība karam Ukrainā, bet palielinās visa tā uzmanība ir vērsta tādam konfliktam, reāli militāram konfliktam un tādam nopietnam konfliktam starp Izraelu un Irānu. Pat ja no G7 Amerikas Savienoto Valstu prezidents paņem un aizbrauc, nesagaidot un vispār neuzskatot, ka tas ir kaut kāds svarīgs pasākums, kaut gan visu laiku jau uzskatīts tika, ka G7 ir tāda līmeņa, augsta līmeņa pasākums, kur jālēm ir nu, tādi būtiski jautājumi. Nu, tad uz to visu var skatīties dažādi. Bet es tomēr tā vēl gribu pateikt, vai to visu nevar plānot? Es jau nu vairāk pieeju tīri konceptuālās lietas. Plānot vajag visiem un vienmēr. Un pirmais, ja var sākt plānot, jāmāca gan bērnus plānot, gan ģimenē plānot, ko tu gribi sasniegt un tam līdzīgi. Gan Nacionālo bruņoto spēkos mēs savā laikā plānojam, kad veidojam akadēmiju, kad veidojam plānošanas, programmēšanas, budžešanas sistēmu, kad veidot bruņotos spēkus, lai iestātos NATO. Mēs plānojam. Tas viss ir jāplāno. Vispārīgi viss ir nākotnē, seši izlūksistēmas, modernas izlūksistēmas. Nu, vajag paredzēt. Izraela parāda piemēru, kad viņi prot atrast ienaidniekus, iznīcināt atslēgas cilvēkus Irānā, cik viņi daudz ir, gan tos ģenerāļus vadībā ir iznīcināšana, gan zinātniekus, kas ar atomu nodarbojas visām tām lietām. Kā pasaulē, kā NATO, Eiropas Savienībā un visās drošības struktūrās, nu nevar plānot. Nu, tas man vienkārši liekas, nu, tas ir tāds mīnus, ļoti liels mīnus. Bet pamatā es redzu vienu no atslēgas jautājumiem, kad netiek plānots. Šito var izplānot un tad skatīties, gan kādi ieroči, kā tos konfliktus novērst un tam līdzīgi. Es saprotu, tad, kad izveidojas tā darba grupa un tās pirmie plāni bija kompleksā nākotne 2030, nu tad situācija pasaulē bija savādākā. Tagad ir mainījusies, ir karš. Ja kopumā skatās, saprotams, pasaulē ir kaut kur šodien tur 60,000 aktīvie kaut kādi militārie konflikti. Jā, viņi ir. Bet nu, to tā vajadzētu zināt vadošām savienībām, kā NATO, Eiropas Savienībai arī kopumā, un valstīm. Un to saprast, tad var kaut ko plānot. Pagaidām iet, es saprotu, negrib stāstīt vadošie cilvēki, kas pasaulē ir no lielvalstīm, nu kā Amerikas Savienotās valstīs, nu Krievija tur pats pa sevi, bet vispār tā plānošanas nu galīgi nav. Un tad tādas valstīs kā mēs tā kā kaut ko varam parunāt, paspriest, bet nekā jau sevišķi ietekmēt mēs nevaram. Tā situācija ir slikta, es esmu optimists, ceru, ka tomēr atrisināsies. Jo Trumps jau tomēr grib palikt atmiņā, un ne tikai atmiņā, un nākamās vēlēšanas, kas nāks viņiem, Republikāņu partija, lai viņa partija, kā Amerikā pirmā vietā, lai viņu partija iegūtu arī savus plusus vairāk, un viņš personīgi iegūtu plusus. Es domāju, viņš pacentīsies, lai to konfliktu skaitu samazinātu. Paldies! Paldies! Juri, lūdzu, jūsu viedoklis. Labvakar, kolēģi, labvakar, cienītie klausītāji.
Savā laikā Klausvits minēja par to, ka visiem kariem ir tāda migla apkārt, fog of the war, ja? Un šajā gadījumā nav ļoti laba lieta prognozēt, jo kopš 1947. 8. gada, kopš Izraēla ir izveidojusi savu valsti, notiek šis konflikts ar Arābu valstīm, ar musulmaņiem, ar Irānu, kura pievienojās pēc revolūcijas 79. gadā un sāka aktīvi darboties pret Izrēlu. Un tāpēc ir diezgan grūti prognozēt, bet vienā ir jāpiekrīt, ka šis konflikts ir viens no lielākajiem kopš Izraēlas valsts izveidošanas, un šodien no rīta to arī atzīmēja Latvijas vēstnieks Izrēlā, bija intervija ar viņu kopā. Taču skatoties uz šo karu, un atzīmējot to militāro ietekmi faktoru, to, ko Līga arī lūdza mūs izteikt, es teikšu tā, ka jā, šis nav tāds tipisks karš, kā karo Ukraina ar Krieviju, kad ir fronte, kad ir robeža, un tātad iet karavīri ir ierakumos, taču notiek apšaudes, nu, teiksim, tā ir kaut kāda līnija novilkta. Starp Izraēlu un Irānu ir apmēram 1000 km. 1000 km. Un tātad atbilstoši to, ko mēs arī redzējām, kad pagājušā nedēļa piekdien sākās šis konflikts, viņš sākās ar to, ka vienlaicīgi vairākajās vietās notika bombardēšana. Izraela, kā arī Kārlis atzīmē, izlūkdienas bija ļoti spēcīgi pastrādājis un labi pastrādājis. Tika iznīcināts ļoti daudzi vadošās amatpersonas, kas nodarbojas gan ar atomenerģētiku, gan arī ir iesaistītas jomās attiecībā uz militāro vadību. Bruņoto spēku komandieris, viņa vadība, un pēc 5 dienām, kad tika iecelts jaunais komandieris, viņš arī tika iznīcināts. Tas liecina par to, ka ļoti aktīvi strādā dažādi dienesti. Izraela ir aktīvi apzinājusies un bombardējusi ļoti daudzas vietas, bet šīs vietas tika bombardētas ar mērķi noslāpēt pretgaisa aizsardzību, kas arī veiksmīgi izdevās, jo par to arī parunāsim. Irānai ir ļoti spēcīgas raķešu sistēmas, palaišanas raķešu sistēmas. Tie nav tie Gazas iedzīvotāji, tie nav tie, kas tika sekmīgi ar Izraēlas pretgaisa aizsardzību sekmīgi iznīcinātas, bet to, ko mēs sastopamies, ka Irānai ir ļoti daudz un dažādu balistisko raķešu, sākot no 1000 km un beidzot ar 2000 km, kuras diezgan veiksmīgi ir pārvarējušas Izraēlas pretgaisa aizsardzību un tā saucamo to slaveno Iron Dome, kura tika izveidota 2011. gadā un tā tad diezgan sekmīgi darbojas pret kaimiņu valstīm un šajā gadījumā pret husītiem un arī pret to, kas tika raidīta no Gazas sektoras. Šīs raķetes ir balistiskās raķetes, un viņu notriekšana ir diezgan sarežģīta. Viņas ir daudz precīzākas, un, kā redzam, ir arī bojā gājušie Izrēlā, Jeruzalemā, Telavivā un citās vietās, lidostās. Konsekvences mēs redzam, un tātad šeit arī cieš Izrēla. Es jau minēju izlūkdienestu darbību, un nepieciešams atzīmēt, ka pirmajā dienā turpat ļoti aktīvi tika palaisti droni, līdzīgi kā Ukrainā, tātad vairākās vietās Irānā, pēc tā paša principa, kā tika iznīcināti
Strateģiskie bumbvedēji arī Irānā tika iznīcinātas vairākas vietas, izmantojot dronus. Tātad šī operācija bija veiksmīgi sagatavota. Runājot par operācijām, par kara vešanu, vienmēr ir jāsaprot mērķis. Jo to, ko vēlas sasniegt Izraela, un viņa ir vairākas reizes deklarējusi to, un viens no galvenajiem mērķiem ir, lai Irāna netiek pie kodolieročiem. Un, lai to panāktu, ir jāiznīcina daudz sarežģīti objekti, un šie objekti atrodas kalnos. Ir tādi kalni Fordo, kur ļoti spēcīgi un dziļi ir izveidota ražošana, bet tur bagātina urānu līdz tādam līmenim, lai viņu varētu jau izmantot kodolieročos. Bombardē un saka, ka iznīcina, tās ir vietas, kur urāna bagātināšana notiek līdz 30. Labi, tātad turpinām un varbūt tad Raimond jūsu redzējumu un jūsu skatījumu uz šiem notikumiem. Katrā gadījumā centīšos ļoti īsi un precīziem punktiem. Pirmkārt, ir acīm redzami, ka vai nu tas jau ir trešais pasaules karš, vai tas ir viens no galvenajiem konfliktiem, kas inicēs šo trešo pasaules karu. Es tikai atgādināšu vēlreiz, ka gan pirmais, gan otrais pasaules karš arī sākās ar notikumiem, ko vēsturnieki pēc daudziem gadiem noteica, ka lūk, šis notikums konkrētais 1914. gadā vai 1939. gadā bija Pirmā un Otrā pasaules kara sākums. Tad, kad šie notikumi notika, neviens tā nedomāja. Tāpēc arī šajā gadījumā tie vēsturnieki, kas paliks dzīvi, ja paliks kāds dzīvs pēc šī trešā pasaules kara, tad viņi varēs pētīt, kurš tad bija tas pirmais šāviens vai pirmā raķete, ar ko viss sākās. Otrkārt, ir skaidrs, ka tas ir pats pustošākais konflikts tuvajos austrumos, ņemot vērā iesaistīto militāro spēju līmeni, ņemot vērā civiliedzīvotāju upuru skaitu, ņemot vērā sagrautās infrastruktūras skaitu. Tātad nedomāju, ka tur ir kāda iespēja kompromisam, tāpēc ka atgādinu, ka Irānas uzstādījums ir fiziska Izraēlas valsts un tautas iznīcināšana. Un ir ļoti grūti komunicēt ar kādu, kas grib tevi iznīcināt. Tas ir punkts 1. Irānas operācijas, tātad Izraels operācijas mērķi, te varētu būt vairāki, es varbūt izcelšu 3 no tiem, protams, gan ASV, gan Izraela noliedz daļu no šiem mērķiem, bet pirmais, protams, un pats svarīgākais ir Irānas kodola programmas likvidācija vai vismaz neutralizācija uz ļoti ilgu laika posmu. Otrs, iespējama režīma maiņa Irānā. Treškārt, no Izraels puses ASV ievilkšana šajā konfliktā. Tātad tikai atgādināšu nedaudz no vēstures. 1953. gadā Irānā valsts apvērsuma rezultātā pie varas nāca Šaha dinastija. 1979. gadā notika Islama revolūcija, kur varu pārņēma Ajatolla Homeini ar ļoti lielu Irānas tautas atbalstu, un kopš tā laika rietumos Irāna tiek saukta par ajatolu režīmu. Tātad kopš 1979. gada, tātad praktiski sanāk 46 gadi, Irānā pie varas ir šis režīms ar attiecīgi šo te programmu. Jautājuma būtība ir tāda, vai Izraela vienatnē var uzvarēt Irānu vai nē. Es domāju, ka jo ilgāk šis konflikts tātad turpināsies, jo Izraēlai mazākas iespējas uzvarēt vienai pašai. Tātad nevaram salīdzināt Irānas teritoriju un Izraēlas teritoriju. Nevaram salīdzināt Izraēlas iedzīvotāju blīvumu un Irānas iedzīvotāju blīvumu. Tātad Izraēla nekad nav cietusi šādus zaudējumus nevienā no iepriekš esošiem konfliktiem, kas ir ļoti daudz Izraēlas vēsturē, bet tādi, teiksim, triecieni pa Izraēlas galvenajām pilsētām, Haifu, Jeruzalemi, Telavīvu, tādi nav bijuši. Tātad Izraēla arī cieši būtiskus zaudējumus. Un, protams, Izraēla saprot, ka tikai ASV tieši iesaiste var nodrošināt šos te mērķus, jo tikai ASV ir attiecīgi bumbvedējs B2 un bumba
manuprāt, 16 vai 18 tonnas. 16 vai 18 tonnas, kura spēja attiecīgi šos te bunkurus, kas ir 100 metru. Kolēģi, man te maza tehniska kļūme, es mēģināšu turpināt. Tā tad atcerēsimies, ka Irānas kodola reaktori un kodola programma atrodas apmēram 100 metru dziļumā zem zemes. Un iznīcināt to ar vienkāršu aviācijas triecieniem nav iespējams. Tātad, ja šis konflikts turpināsies, tad Izrēlē visas iespējas zaudēt šo karu, ko savukārt ASV nevar pieļaut. Problēma Donaldam Trumpam personīgi ir, ka viņš atnāca kā miera prezidents, kas vairs nevienu militāru konfliktu nesāks. Šobrīd viņam ir nepabeigts konflikts Ukrainā, ko viņš visiem spēkiem cenšas tikt vaļā, un to, ko jau mēs te minējām, G7 tikšanās parādīja, ka Donalds Trumps nav noskaņots runāt vispār ne ar vienu, vēl jau vairāk ar Zeļenski. Viņš pamet šo te G7 sanāksmi Kanādā speciāli, lai netiktos ar Zeļenski. Tā skaitā. Tātad otrs, ko tur arī Līga minēja, kāds iespējas ir Ukraina, pilnīgi skaidrs, ka Izraela ir absolūti prioritāte. Absolūti prioritāte ASV ārpolitikā, drošības politikā, tā ir Izraela. Un jautājums par Izraels eksistenci un Izraels eksistenciāliem draudiem, tātad ir skaidrs, ka ASV darīs visu, lai Izraela nezaudētu šajā karā. Ukraina paliek otrā vai trešā prioritāte. Un līdz ar to, teiksim, Ukrainai maz iespēja cerēt, ka ASV turpinās tādā līdzīgā apjomā savu palīdzību. Nu, un visbeidzot, tātad, ja ir skaidrs, ka Izraela nevar sasniegt savus mērķus, Irāna arī nevar sasniegt savus mērķus, Donalda Trumpa pozīcija ir piespiest Irānu tomēr vienoties par dīlu, par vienošanos. Tātad, pirmkārt, neiesaistīt ASV karā, bet piespiest Irānu tomēr pieņemt šos te noteikumus. To mēs redzēsim tuvākajā laikā. Jo atkārtoju, ja turpināsies apmaiņa ar raķešu un dronu triecieniem, Izraela šo karu zaudēs, kaut vai tāpēc, ka tie būs lieli upuri civiliedzīvotāju vidū, kritiskās infrastruktūras zaudējumi. Tātad mēs jau iepriekšējās dienās redzējām, ka Irāna centās dot triecienus pa Izraels kodolu, tātad izpētes vietām, pa Izraēlas naftas un gāzes pārstrādes rūpnīcām, pa Izraēlas militāro štābu, pa Mossad štābu. Tātad ir ļoti liela iespēja, ka Izraēla nespēs ļoti ilgi šo te konfliktu turpināt, jo, kā mēs atceramies atkal vēsturi, Izraēla parasti centās ļoti īsā laikā sakaut savus arābu pretiniekus, kaut vai pieminam 6 dienu karu, un citus konfliktus. Jo Izraela arī nevar turēt, izsaukt rezervistus lielā apjomā, jo tas var sagraukt ekonomiku. Izraela nevar turēt ļoti ilgi mobilizēt savus rezervistu spēkus. Ja? Tātad šim konfliktam ir jābeidzās. Nākamais vēl moments, ko es gribēju piebilst, Donaldam Trumpam ir ārkārtīgi grūti izšķirties par to, jo lielākā daļa no MAGA, jeb Make America Great Again sastāv, kas viņa galvenie atbalstītāji, kategoriski pret jaunu kara uzsākšanu. Ja precīzāk sakot, pret ASV iesaistību kurā jaunā karā, pat ja tas ir karš ar, teiksim tā, Izraels atbalstam. Un to mēs arī redzam, ka Steve's Bannons, kas bija viens no galvenajiem stratēģiem Trumpa pirmajā administrācijā, Takers Karlsons, kas bija viens no galvenajiem Trumpa atbalstītājiem, un šī pamatbāze ir absolūti pret jebkādā ASV militāra iesaistība jebkādā jaunā karā. Un, protams, ja Trumps pieņems lēmumu kaut kādā veidā tomēr to darīt, tad viņam būs nepabeigts Ukrainas konflikts un uzsāks tuvo austrumu konflikts. Un noslēgumā tātad, vai tas ir 3. pasaules karš? Nu, es tomēr teiktu, ka jā. Paldies! Paldies! Informācija, kas parādās pasaules masu mēdījos, ir tāda, ka Irāna ir izsludinājusi brīdinājumu par iespējamu radiācijas līmeņa paaugstināšanos. Tātad faktiski tas ir viens tāds moments, tas nozīmē, ka šis karš un šie notikumi, kas notiek tuvajos austrumos, ir ne tikai vienkārši karš, bet šeit ir runa arī par milzīgu nodarījumu dabai, zemei kā tādai. Tātad tas nav vienkārši tikai, nu, ka tur pabumboja jau un aizgāja
viens pret otru pakaroja drusciņu un iet bojā cilvēki. Šeit ir runa arī par iespējami ilgstošām sekām, kas var būt pēc šī te kara darbības notikšanas. Informācija ir arī par to, ka Amerikas Savienoto Valstu militārie objekti, militārē tātad. Nu jā, arī patiesībā pārvietojas uz šo te reģionu, papildus vēl arī aviācija, tā ka līdz ar to šobrīd nav informācijas par to, ka šī te eskalācija varētu samazināties tieši pretēji. Ļoti dīvaini izteikumi ir nākuši no Ķīnas līdera, kas praktiski ir nu, tādu kā izaicinājumu, jeb nu, tādu brīdinājumu izteicis Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs zinām, ka Pakistāna diezgan nopietni atbalsta Irānu un šādi te notikumi faktiski ir diezgan saistoši tādi, principā mums visiem. Un to, ko es minēju arī pašā iesākumā, ka es mazliet piemetināšu, tas, kas notiek šobrīd tīri ekonomiskajā ziņā, mēs šobrīd varam izteikt tur dažādus savus spriedelējumus, bet fakts ir fakts. Fakts ir tāds, ka naftas cenas šobrīd iet uz augšu. Gāzes cenas, protams, arī iest, viņas ir sasaistītas ar naftas cenu, tātad iet uz augšu. Mēs kā Eiropa principā esam ļoti atkarīgi no energoresursiem, kuriem ir jānāk no citiem avotiem, ne no Krievijas, tātad, un praktiski arī tie tuvajā austrumi, un šī kara darbība būtībā var būtiski sadārdzināt un būtiski pasliktināt tātad situāciju visā arī mūsu šajā reģionā. Nemaz nerunājot par loģistiku, kas var būt tikt apdraudēta arī no šī te reģiona, un ja mums varbūt Latvijai tieši nav varbūt tiešās saites tādā ziņā, ka mums ir ļoti svarīgas piegādes no šī reģiona, tad principā Eiropai šādas piegādes ir. Un tas nozīmē, ka mums šis trieciens arī pa mūsu ekonomiku, pa tieši ir visai nopietnas. Toties tanīpat laikā pie visiem šiem notikumiem ieguvējs ir Krievija, jo Krievijai biržā paceļoties cenām, tātad faktiski Krievijas spēks tikai palielinās. Tātad šis konflikts, kas notiek starp Izraēlu un Irānu, būtībā ir pozitīvs attiecībā pret Krieviju, jo Krievija šajā situācijā finansiāli vienkārši iegūst. Finansiāli reāli iegūst. Un viņu spēks un vara principā tikai palielinās. Un vēl viens interesants tāds izteikums, kas ir nācis no Krievijas, ka, lai izvāc visus NATO karavīrus no Baltijas valstīm, tad viņi izbeigšot karu Ukrainā. Jā, tātad atkal tādi interesantie signāli, ja, kas tiek doti patiesībā jau uz šo te šī brīža situāciju. Tas ir man tikai piemetinājumi, lai jūs saprastu arī šo te kontekstu, kā tas viss var izspēlēt kādu lomu, un tajā pat laikā tikko Eiropas Savienībā tika parakstīta vienošanās par ierobežojumu attiecībā no Krievijas iegādāties virkni resursu, un pie šīs te kara darbības kombinējumā ar šo te kara darbību ļoti dīvaina situācijas var sākt veidoties tieši Eiropas Savienībā. Tīri ekonomiskais mūsu spēks patiesībā samazinās. Eiropas Savienības ekonomiskais spēks samazinās. Un noteikti gribētu tad, Juris, jūsu komentāru mēs nedzirdējām, kaut kas notikās. Lūdzu. Jā, man nezināmo apstākļu dēļ bija ielaušanās vai vēl kaut kas, bet labi. Es esmu atpakaļ un, cik es sapratu, Raimons par tiem mērķiem izrunāja, un es pilnīgi piekrītu. Tur ir jautājums, ka cik vai kā Amerika būs iesaistīta. Ja Amerika būs iesaistīta, tad Irāna būs spējīga sasniegt tos lielākos mērķus un nepārprotami. Ņemot vērā gan Izraēlas premjerministra ambīcijas, gan arī, tā teiksim, Trumpa neparedzamos tādus lēmumus,
viss varētu būt tā, ka Amerika būs iesaistīta. Jo Irāna, neskatoties ne uz ko, Irāna jau uzskata, ka Amerika ir iesaistīta. Jo palīdzība ar munīciju, ar ieročiem, ar daudzām lietām nepārprotami nāk no Amerikas Savienotās valstis. Ja Amerika iesaistās, tad nepārprotami mērķis ir Irānas valdības gāšana. Tas ir tas mērķis, ko arī grib panākt, un arī atbilstoši arī Irānas kodolprogrammas iznīcināšana ar militāriem līdzekļiem. Kaut vai mēs dzirdējām, kā Irāna jau teica, pārstājiet bombardēt, un mēs gatavi atsākt sarunas. Taču Izraela nepārstāja bombardēt. Tas liecina, ka Izraela tomēr grib panākt, lai kodolprogramma tiktu iznīcināta ar militāriem līdzekļiem, un arī atbilstoši to varētu izdarīt tikai nu, gāžot varu. Kas nepārprotami liecina, ka sākas ļoti liels un spēcīgs konflikts. Jā. Sauksim to, vai tas ir Trešais pasaules karš. Ā, Labs jautājums, bet tas, ka šis konflikts var pārvērsties ar lielu varbūtību par tādu ļoti, ļoti lielu konfliktu ar ļoti lielām un spēcīgām sekām, it īpaši, ja ņemot vērā Amerikas iesaisti, tad tās visas bāzes, kuras atrodas Katārā, Bahreimā un apkārt Saudārābijā, Irākā, tās visas bāzes tiks apšaudītas. Un tad ir iesaiste, tad ir arī Amerikas iesaiste. Un, ja ir Amerikas bāzu apšaude, tad sākas liels konflikts, kuru apstādināt līdzīgi kā Ukrainas un Krievijas konfliktu nevarēs tik ātrā laikā. Un mēs redzam, kādas sekas ir Ukrainas-Krievijas konfliktam, un tas konflikts ir tiešām daudz spēcīgāks par šo konfliktu. Tāpēc ietekme uz Eiropu, uz Latviju būs ļoti, ļoti spēcīga. Ļoti, ļoti spēcīga. Ja? To, ko minēja nafta, gāze un viss apkārt šīm lietām būs diezgan spēcīgs. Ja? Tāds ir mans secinājums. Jā. Paldies! Man vēl tāds papildus jautājums attiecībā uz mūsu šī brīža notikumiem, arī saistībā ar šiem notikumiem, kas ir tuvajos austrumos. Mēs neesam runājuši par tādu varbūtību, bet pastāv arī tāda iespējamība, ko es no viena analītiķa dzirdēju, ka, ja, piemēram, ir uzbrukums Amerikas Savienoto Valstu bāzēm, tad, protams, neaizmirsīsim, ka mēs esam NATO. Un tas nozīmē, ka praktiski iedarbojas šis piektais pants. Tas nozīmē, ka, ja uzbruk vienai, tad uzbruk arī visām pārējām. Tātad faktiski, ja Amerika iesaistās šajā konfliktā tālāk, tad faktiski uzbrukums Amerikas Savienotajai valstī var nozīmēt to, ka arī visām pārējām NATO dalību valstīm tātad praktiski ir jānāk palīgā. Vai tas tā Līga. varētu būt, vai tas, Tie, un tad tieši, jautājums tieši, ir par to, tieši tā. kur šie spēki pārorientējās uz kuru vietu un cik mēs paliekam droši vai nedroši šajā Jā. reģionā. Līga atbilde ir nākusi no jūsu mutes, un jūs pateicāt ļoti precīzi. Jā, ja Amerikas bāzes tiks apšaudītas un tiks darītas, tiks iesaistītas, un mēs jau bijām liecinieki, kad ar husītiem un pārējiem arī Amerikas bāzes un Irāna apšaudīja, un tad arī gan Francija, gan Lielbritānija, gan Itālija iesaistījās ar saviem jūras spēkiem, iznīcinātājiem, pretgaisa aizsardzību. Nepārprotami šis konflikts var pārvērsties par to, ka iesaistās arī NATO. Un, jā, jā, nepārprotami. Tā ir pilnīga taisnība. Jā, nu mēs dzīvojam interesantā laikā, un ja mēs paskatāmies vēsturē, ko mums Raimonds noteikti vislabāk varētu, tātad Otrais pasaules karš būtībā sākās pirms Līgosvētkiem. Un arī šogad mēs runājam par ļoti, ļoti nopietnu konfliktu, kas arī ir
Nu, tātad tieši pirms svētkiem, tieši pirms Līgo svētkiem. Un atliek vienīgi tikai cerēt, ka tas tomēr varbūt nodzisīs un neattīstīsies tālāk, kaut gan cerības ir ļoti, nu jau jāsaka, ir minimālas. Bet vēl būtu vēl tāds īsais jautājums, kā jūs redzat par mūsu militāro spēka un pašaizsardzības nu, spēju palielinājumu Latvijā šobrīd? Vai mēs Latviju vispār kopumā šobrīd aptveram to nopietnību? Nu, masu saziņas līdzekļos, dažādos komentāros, vēl kaut kas, kas mums parādās, vai mēs aptveram to nopietnību, kāda šobrīd ir pasaule, un arī tā skaitā arī mēs, Raimond, vai mēs aptveram? Tikko Siliņas kundze Es teica, ka domāju, mums ka Latvijā esot 800 tūkstoši profesionālo karavīru. Tikko noskatījos vienā no video, skatos un brīnos. Mums ir jābūt tātad plus 500 profesionāli militārā dienesta karavīru, tam jābūt 8000 profesionāli militārā dienesta karavīru tātad līmenī, kopā 301 tūkstots, ieskaitot valsts aizsardzības dienestu, ieskaitot zemesardzi, ieskaitot rezervi. Vai tas tā ir? To man grūti spriest. Cik reāli tur šo cilvēku ir. Tātad, ja mēs redzam to jautājumu, ko mēs apspriedām, Izraels un Irānas konfliktu, nu mēs redzam geogrāfiju, šīs valstis vispār nerobežojās. Starp viņām ir apmēram 1000 km, ja ne vairāk. Visu izšķir aviācija, raķetes, pretgaisa aizsardzība, droni. Tātad tas izšķir šo te, teiksim, militārā konflikta, nu, efektivitāti. Un, kolēģi, manuprāt, tas bija atvaļinātais ASV ģenerālis Bens Hodžis, kurš principā prognozēja, ka ja būs kaut kāds konflikts Baltijas valstīs, tad tas sāksies ar masīvu raķešu, dronu, aviācijas triecienu no Krievijas federācijas puses. Līdz ar to jautājums par to, kādā veidā šī te robežu mīnu lauki, ko Andris Sprūts un attiecīgi šie te progresīvie cenšas to visu darīt, nu, to jau var izdarīt no 1000 km attāluma. Fiziski jau nav jābūt pat Latvijas Republikas teritorijā. To var visu izdarīt no jūras platformām, no sauszemes platformām, no gaisa platformām. Un tur nav jābūt pat fiziski, nav jāpārkāp Latvijas Republikas robeža nekāda. Un to mēs redzam Izraels un Irānas gadījumā ar apmēram 1000 km starpību un notiek ārkārtīgi nopietnē apdraudējumi gan Irānai, gan Izraēlai. Tāpēc es domāju, ka uz daudziem jautājumiem, ko es domāju, mums vajadzēs apspriest, atbildēs NATO samits Hāgā nākamajā nedēļā, 24. un 25. jūnijā. Un, principā, pēc šī samita deklarācijas mēs redzēsim, kādā stāvoklī vispār ir NATO un uz ko NATO visticamāk būs vai nebūs spējīgs. Ja, un es domāju, ka mums tas noteikti būs jāapspriež, un, protams, arī Latvijā visi tagad sēž un klusē un gaida, kā tad būs rezultāti. Pēc NATO samits atgādināšu vienu lietu, ka pat pabeidzās G7 samits, un Donalds Trumps vienkārši pamet šo samitu un netikās ar Zeļenski, un, principā, nekāda kopīgā deklarācija vispār netika izstrādāta. Tas pats var apdraudēt arī NATO samitu. Tāpēc es domāju, ka to, ko mēs apspriedām, šī robežas stiprināšana, mīnu lauki, tas noteikti ir, manuprāt, diezgan nepareizi izmantots resurss. Jo, ja kaut kas būs, tad tas būs kaut kas līdzīgs Izraels un Irānas konfliktam. Paldies! Paldies! Varbūt kāds vēl varētu piebilst? Kārli, Juri, lūdzu. Okay. Es gribētu teikt, patiešām tas ir nopietni jautājumi, un principā man bija tā kā plānots, ka par to varētu atsevišķi parunāt, kā tas 5. pants strādāja, tur ir daudz jautājumu. Un saprotams, redzot, kā Krievija darīja Ukrainā, tad arī Latvijā es uzskatu, ka tas var sākties ar droniem, ar kaut kādām lietām, ja tur bija tie zaļie cilvēciņi, nu labi, šeit varbūt ne zaļie cilvēciņi, kaut gan arī var izmantot. Bet lidos droni, mēs nekā nezinām, kas tie pa droniem, viņi ir apmaldījušies, tur kaut kādi slikti cilvēki viņus novirzīja uz Latviju un tam līdzīgi. Šeit tās iespējas kombinēt un visādu būs ļoti daudz.
Un man šī ziņā tas ir patiešām nopietnis jautājums, kur vajadzētu runāt. Es nekā nedzirdu, kā atsauktos uz to kolektīvo viedo gudro aizsardzību. Nedzirdu no mūsu aizsardzības ministrijas. Es nedzirdu, kā tiks izmantoti ātrās rēģēšanas spēki, 300 000 karavīru NATO, kur nekavējušās rēģēšanas, kā tiks izmantoti. Kad uzstājās mūsu aizsardzības resursi, es neredzu to atsauci. Tātad šie jautājumi skaidrs, ka nopietni vajadzētu paskaidrot arī parastajiem cilvēkiem. Man jautāja, es arī neprotu izskaidrot, kaut gan esmu tur bijis arī štāba priekšnieks plānu stādījis un viss, bet nu tāda ir tā situācija. Labi, es domāju, ka kaut kāds nākamās pārraidēs mēs jau atradīsim. Nu, pēc NATO samita. NATO samitu es skatos pesimistiski, jo Trumpa tāda uzvedība es neredzu, ka tur var pieņemt kaut kādus, nu, tādus stingrus lēmumus. Bet, nu, ok, labi, es ļoti iespējams kļūdos. Būšu priecīgs. Juri, varbūt jums vēl Paldies. kāds Jā, komentārs? Līga, lai ko mēs darītu, lai ko mēs nostiprinātu, mēs nespējam un mums nav resursu, lai mēs 100% nodrošinātu savas kaujas spējas dotajā brīdī. Un pretinieks nekad neuzbruks tur, kur mums ir kaut kādas daudz maz labas spējas. Nu, tā kā Raimons teica, ja mēs uzstādījām mīnu laukus, tad viennozīmīgi neviens pa šiem mīnu laukiem neies. Ja? Izmantos raketes, dronus, izmantos citas iespējas. Mīnu lauki, kā bija, tā viņi paliks un būs. Un ieies caur jūru, vēl caur kaut ko un tā tālāk. Un tā tālāk. Tādu spēju nav, nepārprotami. Un kādam šeit ir taisnība? Šeit ir tiešām uzrunās un visur ir jāmin par to, ka jāizmanto NATO spējas. Un šīs spējas izmantojot, kā viņas tiks izmantotas, kur viņas tiks izmantotas, un mēs paši, lai 5, 10, 15% mēs nespēsim to izdarīt. Nespēsim nekad. Nekad. 500 karavīrus palielināsim obligāto, 1000 ļoti labi, bet tas nenodrošina to, ka valsts tiks pašu spējām aizsargāta. Tas ir pilnīgi jāsaprot. Tāpēc tas. Un, jā, G7 samits parādīja tiešām Trumpa neprognozējamību un viņa tā, teiksim, varbūt tādas tieksmes vairāk un ciešāk sadarboties ar Krieviju, un es tiešām arī, ja runā par NATO samitu, tad es spēcīga izrāviena neredzu. Un tas vēlreiz liecina par to, ka Eiropai ir pašai jādomā par savu drošību un jāattīsta savas spējas, Eiropas spējas. Tas, kas mums ir jādomā, un tas, par ko mēs arī runājām un spriedām savlaicīgi. Tāpēc starptautiskā situācija un militārā ir diezgan sarežģīta. Atkarīga no daudzām lietām, un cerēsim, ka viss būs labi. Paldies! Liels paldies par sarunu un priekšu. Pirms svētkiem es gribētu vēlēt mums visiem tomēr saglabāt nu, tādu priecīgu prātu, cerības uz to, ka tomēr pasaule varbūt nāks pie prāta un tīri paši sevi varbūt neiznīcinās. Tā kā vienmēr jau tā cerība jau paliek pēdējām, kas mums atliek. Un priecīgus svētkus vēlot un uz tikšanos nākamajā nedēļā runājot jau par notikumiem, kas būs notikuši, kā arī, protams, par NATO samitu. Tad tiekamies nākamajā nedēļā un lai skaisti svētki, lai mierīga sirds un skaidrs debesis. Paldies un uz tikšanos nākamnedēļ!